Čaviņš meitenes. Ir pienācis 1. septembris. Citiem tā ir fantastiska diena, lai uzsāktu kārtējo mācību gadu. Citiem tās ir atmiņas par kārtējo murgaino mācību gadu pabeigšanu. Bet es vēlētos izveidot grimu, kas ir pietiekami viegls, lai viņi varētu veidot arī uz 1. septembri un pietiekami interesants, lai viņš arī patiktu. Izmantošu Maybelline jaunumus, ar kuriem jūs varēsiet iepazīties septembrī un mazliet daļa arī oktobrī. Bet tad jums būs tāds kā mazs ieskats, ko ar tiem var izdarīt un kā tas izskatīsies kopumā. Sākšu ar Babylips jauno lūpu balzāmu. Viņš ir interesants ar to, ka tur klāt mentāls. Un šajā sviests. Principā, cik es jau testēju, man patīk. Kā atsvēnu bāzi izmantošu Color Tattoo atsvēnus. Ņēmu sintētisku kūtiņu un klājam pa visu plakstiņu. Vēl viena skolas labā īpatnība, viņa man iemācīja izmantot labo roku, kaut gan es pēc dabas esmu kreilis, tāpēc, kaut arī es rakstu ar kreiso roku, es krāsojos gan ar kreiso, gan ar labo. Blush Notes, kas nav jaunums, bet kas ir ļoti forši Maybelline paletīti, izmantosim pāris tonīšus, ņemot vērā manas acis, un veiksim arī acu korekciju, tā lai plakstiņš neizstās tik noslīdējis. Izmantošu šo te matēto toni. Viens tonīts uzlikts. Un tagad liksim kaut ko mazliet tumšāku ārējā kaktiņā un pludināsim uz iekšējo kaktiņu. Paņemsim šo te bronzīgu brūno toni. Īsām ākļveida kustībām pludinam. Un ko ņemam nākamo tonīti, šo te tumšāko tonīti, un turpinam likt ārējā kaktiņā uz iekšu. Uzklāto iepludinam uz iekšu. Tāpat izpludinam tā, lai neveidojās stingri pārēji. Plakstiņu kustīgo daļu izgaismojam ar kādu no gaišākajiem tonīšiem. Es ņemu šo te rozīgo šampanīšu toni. Lūk, lai vēl vairāk izceltu šo maigo pārēju, ņemam iztušēšanai domāto otiņu, kas ir mucveida otiņa, un ar pašu gaišāko toni izpludinam apkārt visam acu krīmām. Šādā te veidā pazudīs robežas, kas ir pārāk stingras. Un tie gūs ļoti profesionāli pludinātas acis. Lūk, ļoti vienkārši, gaumīgi un skaisti, bet tagad izmantosim jaunumu arī no Maybelline. Šo te linerīti. Viņu gan iesaku izmantot ļoti biezā līnijā, bet tas nav īsti tas, ko es vēlos. Es viņu izveidošu mazliet maigāku un plānāku līniju. Un ko linerīts uzvilkts. Tagad turpināsim ar Maybelline jauno tušiņu, kas ir ar vērtīgām eļļām, kas kops skropsteņas, ļoti interesanta galviņa, silikona birstīte. Interesanti sajūta, kad viņu uzklāja. Tiešām jūtams tāds tā kā smagums uz skropstām, kā viņas piepildītos. Skropstas viennozīmīgi ir daudz kuplākas un biezākas. Pagaidīsim, kamēr pirmā kārta nožūst un uzklāsim otru. Pirmā kārta ir nožūst, apmēram 1,5 minūti, 2 minūtes vajadzēja. Kāpēc es viņas gribēju nožāvēt? Tikai tāpēc, ka, lai neveidotos kunkulīši,
jo šī tuša ir izteikti tāda kā mitras lapja. Uzslāņojot otro kārtu, uzreiz ir redzams efekts, skopsts ir daudz biezāk. Skropstiņas ir gatavas. Tagad ķeršos klāt sejai, pirms tam izgaismojot ar Maybelline konsīleri zemetu zonu. Izlīdzināšu pavisam vienkārši ar pirkstiņiem. Top veidā. Nu ko, tagad ar nākamo jaunumu, par ko es esmu vislielākā sajūsmā, jo man ir taukaina āda. Šis tonālais līdzeklis Fit Me ir domāts normālai un taukainai ādai. Viņš ir ar īpašu tehnoloģiju, kas absorbē lieko taukainību visu dienas garumā. Cik tas mēģināt man patīk. Tagad tikai jāizvēlās tonis, jo toņu izvēle diezgan plaša. Es liecošu šobrīd starp 115 un 120. Tekstūra ir ļoti, gribās teikt, viegla, šķidra, tāpēc es izmantošu otru. Kas man patīk šajā tonālajā līdzeklī ir tas, ka viņš neveido maskas efektu un ir ļoti viegls uz sejas. Viņš arī izskatās samērā viegli, ne tikai jūtās. Bet tāpat laikā pietiekami labi maskē visu to, ko vajag nomaskēt. Fit Me vislabākā versija, manuprāt. Lūk. Tagad palikusi izgaismošana un es izmantošu arī jaunumu strobing stiku no Maybelline. Šis mums ir 100. tonis, tas ir maigi rauzīgs. Izgaismošu zem acīm, šeit apkārt uz acīm, maz bišķiņ zodiņa, maz bišķiņ deguna nepārspīlējot, un šeit. Tūlīt visu to iztušēšu, to pašu otru. To var darīt arī ar pirkstiem, kā man gribās. Tā ļoti maigs un dabisks efekts, kā jau mēs to sākumā gribējām. Turpināsim ar uzacīm. Jau ierastu to mīļo Maybelline uzacu zīmolīti, kas nav jaunums, bet kurš man patīk. Nu, lūk, uzacis gatavs, tagad ļoti minimāli pārlaidīšu pāri ar pudrīti. Tikai tur, kur es likšu, vajag sārtu. Varbūt mazliet uz degunu, drošības pēc. Izvēlējos nekonturēt seju, bet gan tikai izgaismot. Nu, lūk, tagad ir visgrūtākā daļa, kā lai izvēlās no visiem jaunumiem to, ko gribās uzlikt uz lūpām, bet uz lūpām gribās uzlikt daudz. Šī matētā lūpkrāsa varētu patikt neitrālāku toņu mīļotājiem. Protams, ir arī spilgtāki tonīši un ir šie fantastiskais ogu tonis. Bet tad ir vēl viens jaunums, ko es vienkārši mīlu. Matētā lūpkrāsa. Un es tomēr izvēlēšos šo skaisto tonis. Pēc smaržoņa. Pēc ogām. Uzklāšana gan nav pat ērtākā, tas kociņš tāds diezgan milzīgs. Nu, ko es ceru, ka jums patika šis vienas zīmola make-ups ar jaunumiņiem no Maybelline. Ja arī turpmāk vēlaties šādus jaunumu make-ups, dodiet ziņu apakšā komentāros. Un man ir dāvaniņa kādam no sekotājiem. Tas ir jaunais tonālais krēms, pats garšākais un pats tumšākais numuriņš, lai tu varētu sajaukt tādu toni, kā tieši der tev. Kas tev jādara, izlasīs noteikumos zem šie video. Bet tā, es ceru, ka jums patika, laikojiet, pierakstieties un uz tikšanos kādu nākamo reizi. Čau!